meitenes parakstīties. Jā, te. Ja jums, jā? Jā. Neredz, te pat. Labrīt. Šaubu nebija sīņa priekšā. Katru gadu ir prieks redzēt skatītājus zālē un kopā skaitā. Paldies, ka jūs katru gadu atbraucat uz diezgan tālu Ogri. Es jau redzu, ka te no visiem Latvijas novadiem, no Kurzemes, no Latgales, no Zemgales mums ir atbraukuši. Un paldies arī ogrēniešiem, kas apmeklē mūsu pasākumu. Mūsu pasākums saucās Egaunas Spura ceļš. Lielākā daļa jau pazīst Egaunas Spuru, bet katru gadu mums ir zālē arī cilvēki, kuri varbūt pirmo reizi dzird šo vārdu. Egaunas Spuris ir izcils Latvijas fotogrāfs. Viņš ir fotogrāfs, kuram vienīgajam ir fotogrāfijas darba Latvijas kultūras kanālā. Vienu fotogrāfiju var redzēt uz ekrāna, vairāk fotogrāfijas var apskatīt grāmatās, kas ir uz galda pa zāles malā vai ārpusē. Bet Egaunas Spuris ir ne tikai izcils fotogrāfs, bet arī lielisks kolēģis un atsaucīga personība. Un es domāju, ka tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc šis pasākums notiek. Pirms 15 gadiem viņa laikabiedri Inte Ruka, Vitauds Mihalovskis, Irēna Bužinska, Andrejs Grāns sanāca kopā un nolēma veidot pasākumu, lai atcerētos savu kolēģi. Pirmie pasākumi bija tieši par Egaunas Spuri. Mums bija lektori pat no Grieķijas, kas pētīja viņa darbību. Taču pamazām mēs gājām plašumā, aicinājām viņa laikabiedrus no Lietuvas, Igaunijas, no Latvijas, devām vārdu jaunajiem, tāpēc, ka Egaunas Spuris vienmēr interesējās, ko jaunie autori dara Latvijā, atbalstīja viņus un iedvesmoja. Un es man gribēju pajautāt, cik zālē ir cilvēku, kas ir Egaunas Spura laikabiedri un ir viņu satikuši dzīvē. Nu, redziet, es varu saskaitīt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vismaz tas ir gandrīz 4. daļa. Paldies jums! Jo es neesmu satikusi Egaunas Spura dzīvē. Es par viņu zinu tikai no nostāstiem. Kamēr mums klubā bija vairāk viņa laikabiedri, tad mēs pieminējām viņu un atcerējāmies gandrīz katru reizi. Bet Egaunas Spuris es iepazinusi caur Vitaudu Mihalovski, kas pēc viņa vadīja fotoklubu Ogre. Un Vitauds Mihalovskis, diemžēl, pirms dažiem gadiem aizgāja mūžībā. Un, godīgi sakot, tieši tajā brīdī es varbūt arī vairāk saprotu to viņa vēlmi uzturēt dzīvu atmiņu kādam cilvēkam, kas ir iedvesmojis, kas ir atstājis lielu iespaidu uz daudzu cilvēku dzīvēm. Egaunas Spura ceļš. Tas nav manis izdomāts nosaukums, bet katru gadu es padomāju, kas īsti ir tas Egaunas Spura ceļš. Un tad šobrīd man liekas, ka tie ir, es pārlikšu nākamo bildi, ka tie ir vairāki tādi posmi. Viens ir tāda nemitīga pilnveidošanās, ko es arī novēlu visiem klātesošiem fotogrāfiem. Tas ir interese par to, kas notiek apkārt, jo es skatos arī arhīvu fotogrāfijas, ka Egauns ir braukājis gan uz Tallinu, gan uz Kauņu, gan uz Lietuvā citām pilsētām. Un mums tagad ir vēl lielāks iespējas, mēs varam braukt arī uz ārzemēm un skatīties, ko dara mūsu kolēģi citās valstīs. Un tas trešais, man liekas, ir tāda savstarpēja sadarbība, draudzība, pieredzes apmaiņa, uzturēt labas attiecības, un tas arī ir par Egaunas Spura ceļu. Tāpēc mēs katru gadu aicinām fotogrāfus un fotogrāfijas interesantus kopā. Šeit ir tāda draudzīga bildīte no pasākuma Salkā. Tas ir par to, cik ilgi mēs sanākam kopā. Es tā mēģināju atrast vēl kādu pasākumu Latvijā, kas bez pārtraukuma šobrīd turpinās 15 gadus. Varbūt skatītāji var man palīdzēt, vai ir tāds pasākums fotogrāfijā Latvijā. Un šogad mums ir sakrituši visi apstākļi, un gada fotokluba izstāde notiek bibliotēkas telpās. Visus iepriekšējos gados bibliotēka bija tik pieprasīta, ka mēs tikām tikai kafijas namiņā. Un, jā, mēs ļoti novērtējam, ka šobrīd tas ir bibliotēkas telpos abos stāvos. Paldies visiem fotokluba autoriem, jo katru gadu izveidot savu stāstu un parādīt plašākai publikai, tas nebūtu nav vienkārši.
Ar to es tā kā atklāšanas daļu noslēdzu. Mūsu pirmais runātājs ir Jānis Deinats. Jānis Deinats vēlējās tā kā veidot šo uzstāšanos kā sarunu. Īsumā pateikšu arī to, ka jūs droši varat uzdot jautājumus no zāles, jo arī tad, kad cilvēki uzzināja, ka uzstāsies Jānis, tad man jau sūtīja tā kā jautājumus, bet es teicu, ka jautājumus lūdzu dzīvē klātienē. Esam gatavi atbildēt. Jo bildes jau pašas nerunā. Fotogrāfijā darbojos no 1989. gada. Sākotnēji tā izstāde pirmā 5 gadi ir par pirmajiem 5 gadiem, kad es sāku vispār fotografēt no nulles, tas parādās arī izstādē Nacionālajā mākslas muzejā. Pēc tam tā lēnām es sāku strādāt par fotogrāfu. Un ja man jautā, no kura gada tu fotografē, tad es saku, ka es sāku fotografēt no 2013. gada. Ko jūs darīju līdz tam? Es līdz tam strādāju par fotogrāfu. Tā kā šeit es tagad rādīšu vienu no pirmajām fotogrāfu sērijām, kad es sāku mācīties fotografēt 2013. gadā. Fotogrāfijas muzejā, tad, kad tur bija izstādes jau. Tas, ko es mēģināju fotografēt, ir būtībā ārkārtīgi vienkāršas lietas. Es pat varu vārdiem, viņas, kā lai aprakstu to, ko es fotografēju, ir kaut kādi kompozicionāli, kādi, kā mācību temats strādāju pie tas tāds mācību materiāls šī pirmā sērija. Tā kā es tagad, tā jau es varētu gandrīz par katru bildi kaut ko daudz un ilgi stāstīt, tad mēs, ja jums rodas jautājumi, droši jautājiet. Es varu ja kāds saskatīs kaut kādas līdzības ar kaut ko droši, es teiktu jā, mēs visi esam pakļauti ietekmēm, un tas, ko es gribēju teikt, ka viena no lielākajām manām dzīves kļūdām, kad es pārstāju, domāju, ka es sāku strādāt par fotogrāfiem, pārstāju mācīties. Tāpēc es saku, ka šī 2013. gadā es atkal sāku mēģināt mācīties. Tas ir, kā mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un tā es līdz šim pat es mēģinu kaut ko mācīties, kaut ko visu laiku, katru dienu, kad es fotografēju, un ir tāds sajūta, ka es neko nezinu, man nekas nesanāk, nekas neizdodas. Un es mēģinu kaut kā pārvarēt sev un fotografēt ar cerību, ka varbūt šodien izdosies. Principā tas ir man svarīgi fotografēt to, kas ir deguna priekšā. Nevis radīt kaut kādus ideālos tēlus, kurus gribētu kaut kādā veidā iemūžināt, bet man interesē tas viss vienkāršais, kas ir deguna priekšā. Tas nozīmē, ka man saka, kā tev nav hobija, kā man fotografēt, pagad. Tas ir, tu taču strādā. Nē, tas tā kā salīdzina, ka ir zīmuls. Ja grāmatvedis ar to pašu zīmulu vai pilspālu raksta atskaits, bet vakarā viņš ar to pašu zīmulu vai pilspālu var uzrakstīt dzejoli. Tas ir tikai instruments. Bet tiek nodarbināts pilnīgi cits smadzeņu grops. Šeit ir tas mazais
gadījums, ka visu bildē, visi sāc, kas tev deguna priekšā ir, un visā apkārt nosacīt. Tik daudz mēslu, gribās tajā dienā nobildēt kaut ko jauncelsmi. Un es nobildēju pie Maksimas to jaunu māju. Un te ir tas mazais fotogrāfiskais aspekts, ka ir šādā veidā, kad tu fotografē to, kas ir deguna galā. Tas ir viens no svarīgākiem momentiem, kad nodarbojos ar fotogrāfisko misiju, kas saucās iemūžināšana. Jo fotogrāfijas dzīve, tajā brīdī, kad viņi tiek nofotografēti, tā tikai sākas. Un patiesībā, kurā brīdī, kad viņa kļūst svarīga vai nekļūst svarīga, tas ir pakļauts šai laika izpausmē. Ja tas tiek saglabāts, tam ir iespēja kaut kur parādīties, bet tikpat labi var palikt personiskajos albumos, jo ļoti svarīgi arī katram savi personiskie albumi arī. Pilnīgi pietiek, nav jānodarbojas lielo mākslu nosacīto, bet iekšējai personiskai ģimenes vajadzībai pilnīgi pietiek, ka ir iemūžināts kaut vai nelielā attēlā un saglabāts. Tā ir tā mazā fotogrāfiskā misija. Katram pret sevi. Es gribēju pajautāt par izmēriem, jo tavās izstādēs ļoti dažādi izmēri ir fotogrāfijām. Šīs izskatās redzamas, tā izbaudāmas pilnībā tikai ļoti lielās izskatās. Jā, viņas ir jau sākotnēji domāts, ka viņas ir vismaz metru lielas. Līdz ar to ļoti svarīgs ir detaļas pilnīgi visā perimetrā. Ne centimetrs pa labi, ne centimetrs pa kreisi. Es zinot savu melno materiālu, es zinu, maza kompozicionāla kļūda. Es neciešu apstrādāt, iejaukties fotogrāfijā, jo man bija nesenā tieši saruna, es mierīgi Photoshopā visu to laboju vai ko, jo viņš pieeja kā mākslinieks, es to drīkst. Man ir būtiski ieraudzīt un nofiksēt šī klasiskā fotogrāfa vēlmi to, jo tas nav mans darbs, tā ir, kad es strādāju, es zinu, ka tur es izlabojuši, to es nolieku, tur sīkuņš to var noņemt, un šeit ir tas, ka mans attiecības fotogrāfija un man, ja man nav izdevies attēls, nav vērts viņu labot tikai tāpēc, lai viņš es zinu paņēmiens, kā viņu uzlabot, bet tas man nav svarīgi. No tā izvietošs jautājums, es skatos, ka tu tā kā pats izveido sev noteikumus, tā kā tādu spēli un viņus ievēro. Jā. Bet tad tu arī ar pilnu kadru taisi? Jā. Tu tomēr kaut kā nav kadrēji. Jo tas es zinu, ka žurnālistiem vai tādiem, kuriem fotogrāfija ir amats, ir tā kā asinīs uzreiz nofotografēt pilnu kadru, jo kādreiz filmiņas tā kā nepārkadrēja. Tik ļoti nepārkadrēja. Mēdījos ir ļoti liela vēlme tur kaut ko noņemt, tur uzlikt tekstu, un to es labi zinu. Bet es saku, tas ir mans personiskā nodarba un attiecības, mans iekšējais algoritms, vai sauciet, kā to gribu, kā var noteikt, ka es varu pateikt sev, ka bilde ir izdevusies. Bilde izdevusies ir tad, ja es varu uz viņu ilgi skatīties. Ja es uz viņu, ja ir kaut kāds elements, kas man nosacīt traucē, ilgi skatīties, tad
šī bilde ir ārpus. Nekāds pārsteidzošas lietas jūs neieraudzīsiet. Jā, tas ir fotografējies praktiski Latvijā. Šī bilde ir viena no tām retajām, kur fotografēt ārzemēs. Tas ir 100 metru aiz Latvijas robežas. Tā ir Valga. Vienkārši, aiz veikalu turpatās. Ja jums jautā, kur ir šis būtiskais elements, kāpēc šī bilde ir izdevusies, tā ir tas maisiņš no labajā pusē bilde. Ja viņi nebūtu, bildes nav. Tā roka ar maisiņu. Tā jau pie katras bildes mēs varam sīk analizēt, kāpēc, kas. Šeit ir gan šķībā egle, gan traktoru pēdas sniegā. Principā, tā nav, ka es eju pa ielu un visu analizēju. Tā nav. Es mierīgi eju bez kameras, kad es eju. Es esmu parasts pilsonis, bet ja es paņemu rokā fotoaparātu, es dodos fotografēt. Es nevaru iet nosacītā plenērā, doties kopā ar fotogrāfiem un tad fotografēt. Tas ir pilnīgi neiespējami, jo tā koncentrācijas pakāpe nav dalāma ar citiem. Tā ir absolūti personiska. Nolēmu netik teiksim padziļināts, bet jaunībā ir gadījušās kļūdas vai neveiksmes vai kaut kā sauc kā gribi, kad notiek filmiņā attēlu pārklāšanās. Es šo pašu turpināju attīstīt šo savu pirmajā sērijā ainās šos nosacītos stilistiku, bet jau ar multiekspozīcijas paņēmienu. Turklāt es fotografēju neredzot, ko es esmu fotografējis pirms tam. Man bija svarīgi pakļaut zemapziņas plūsmai visu to. Tā kā šī fotografijas sērija bija izstādīta fotomēneša ietvaros Dailes teātrī, nosaukums Pasaules mala. Bildes ir metru lielas. Fiziskā izmērā viņas ir metrīgas. Savukārt, ja par aslu jārunā, tad, ja jūs skatīties uz Purvīšu gleznu, kā novednieks vai jebkur citu gleznu, jūs nekad neskatāties, kur gleznā ir asums. Tā kā mūsdienu kā to saka, tā apsēstība, ka bildei jābūt asai, ir drusku smieklīgi. Bet es nesen, man gadījās rokās žurnāls intervju 90. gados izdots, tas viens no lielajiem amerikāņu žurnāliem. Un es paskatījos žurnālu vāku. Absolūti normāli žurnālu vāks. Tāds populārs cilvēks bija. Bet no mūsdienu viedokļa skatoties, es varu droši teikt, uz tā attēlā, tā portretā no galva pa visu žurnālu vāku. Asums nebija nevienā punktā. Gluži tāpat, kā es varu teikt, ka pirms daudziem gadiem Arsenālā, izstāžu zālē Arsenāls Rīgā bija Henri Cartier-Bresson izstādi, jūs varbūt kāds redzējāt. Es arī droši varu, es apskatīju, varu teikt, 50% viņa bilžu, tas slavenās Cartier-Bresson bildes, asums nebija nevienā punktā.
bet tas nemazināja šo bilžu labumu, vērtību, vai sauciet kā brīdi. Tas vienkārši iedomājieties, ka jums ir tāds milzīgs palaks par to, kas viss līdz šim bijis, un jūsu uzdevums ir papildināt šo. Tas nozīmē, ka jums kā autoram ir drusku jāsaprot, par ko ir runa vispār. Tā. Ja, protams, ir fotogrāfija bieži vien ātri nekošana vajadzīga, kas ir mēdīju uzdevums. Ātri mums vajag labu bildu nopublicēšanai. Tur jāskatās ļoti konkrēti, kurā vietā viņi atradīsies, uz kuru pusi ir vērsts un tā tālāk. Iespējas, ka ļoti labi bildi, bet tikai tāpēc, ka viņi specifisks vēršums, viņi tur nedara. Jā, bet cik tev ir svarīgi tas, lai skatītājs nolas tos tavus mazos knipiņus un tavas mazās odziņas, kuras tu esi, kur dēļ tu vispār visu to fotogrāfiju radījis? Svarīgi tas ir, bet nevar katram uzmākties. Ziniet, jums šeit ir jāieraug tas. Tas ir, es tev teikt, spēku šķērdēšana. Tā gluži nav, bet vienkārši, es nevaru būt visur priekšā un visiem stāstīt. Es varu vienu tikšanas reizē pastāstīt, un visu es nevaru uzlikt arī uz papīra kā paskaidrojumu. Tāpēc kaut vai attēlu lasītājiem būtu labi būt kaut nedaudz arī prasmīgam lasītājiem. Es iedomājos, ka skolā es ir 10, 11, 12 klases. Fotogrāfija ir tieši tas pats. Un kurā klasē es šobrīd atrodos, tu nevar zināt, vai es 5. un kurā jūs esat 4., 3. Un tas, lai saprast, ja te 12. klasē, tev pirmklasniekam jāpastāst tā, lai pirmklasnieks saprot. Un tā fotogrāfija tieši tas pats, ka tas klases nav uz pieres rakstīts. Es pārstāstīju attēlus, man ir grūti. Es nekomentēju. Kāds vēlās pajautāt un kautrējās mikrofonu? Droši. Pārstāstīt tas plāns, tas, kurim tas ieraudzīt. Vai ir kādi citi fotogrāfi, kas ir tavuprāt, tā godīgi, ietekmējuši to tavu domu par to, kas ir fotogrāfija un kā viņu lietot kā šo vizuālo izteiksmes līdzekli? Tur ir ārkārtīgi garš saraksts. Praktiski, es negribu teikt, ka katru dienu, bet, ja es ieraugu interesantus darbu, viņš kaut kādā ziņā man ietekmē. Kurā gadījumā ir muļķīgi turēties pie kaut kādiem pašprincipiem tikai tāpēc, ka tu neesi iegūt, ka tu iegūst jaunu informāciju, tev ir iespēja kaut ko mainīt savos uzstādījumus. Protams, adaptējot sev. Tā kā mēs esam pasaulē, kur mēs absolūti droši var teikt, mēs viens otru ietekmējam fotogrāfiski. Un arī, ja es skatos arī parastos darbos, vai es šķietam, es ieraugu kaut ko, kas man emocionāli uzrunā, un varbūt kaut kādā citā brīdī, es darot savu darbu, veidojot savu fotogrāfiju, kaut kādā ziņā ietekmējies no tā emocionālā, ko es esmu redzējis. Tas noteikti
liels meistars vai mazs meistars, tas tā miedarbība ir, nav formulējuma vārdos, varbūt ir kaut kādi daži vārdi, kuri vienkārši vairāk dzirdēti, bet ir citi vārdi, kuri lielākam daudzumam vienkārši neko neizsaka. Bet tas ir normāli. Jā, šis mans mēģinājums, kā skaistums radās no hausa. Principā par bāzi ņemt hausu. No tā kaut ko veidot. Es negribu teikt, ka tā ir Dieva misija. Bet, kā pasaule radās? Pasaule radās no hausa. Jā, bet es droši teiktu, man ir melnais materiāls un krietni lielāks turklāt. Tas nav pēc tam Photoshopā vai kaut kādā veidā radīts. Tas ir, tad es zinu, ka to var darīt, bet tas ir dizaina paņēmies, nevis fotografa paņēmies. Es šo visu esmu fotografējis reālajā. Nevis pēc. Pēcapstrādājis varbūt ir nedaudz tonālas vai kontrastu, kā elementārās fotogrāfiskas darbības. Veids tāds. Paziņām palūdzu, lai es vairs viņu nevaru nofotografēt attālināt. Nebija kāds mosinošs jautājums, kā tas ir attālināt? Lūk, šeit arī ir bildes. Es fotografēju attālināt. Lūk, interrūka. Pa gabalu. Es turpināju, teiksim, savus kompozicionālos pētījumus un portretēšanu jaunajos apstākļos. Vai distancē bija nozīme? Tieši precīzi 12 metri vai 10 metri? Tur ir vairāk. Tie metri mainījās? Tā, tie divi noteikti. Jā. Ceļos, pieņemsim pie šitās fotogrāfijas atgriežoties. Nav tā, ka skatās, un pēc tam tajā bildē ierauga, ka foršāk, ja tas objekts atrastas bišķi kaut kur citur. Šī gadījumā man bija būtiski realitāte, absolūtā realitāte, ka Korovina darbnīca, tur ir viņa loks. Jā. Un baznīca ir iekļaut remonts šajās. Ogres pašvaldība vienā brīdī kļuva slavena porcelāna un šo defektu ir pārvērtus efektā. Ogres piekriņš. Es redzu, ka lielākā daļa ir atgriezusies zālē. Paldies par precizitāti. Un man ir liels prieks stādīt priekšā mūsu vistālāko viešņu, kas ir braukusi no Nīderlandes. Iepazīstināt. Paldies. Iepazīstināt ar mūsu viešņu no Nīderlandes Klaudiju Heinermani. Liels paldies, ka jūs man šeit ielūdzāt šodien. I'm very happy to share my project Siberian Exiles with you. Es esmu ļoti laimīga ar jums dalīt manu projektu Sibīrijas trimdinieki. 10 years ago, while I was working on a previous project in Lithuania, I often heard about deportations to Siberia, and that triggered me. Pirms 10 gadiem, kad es strādāju pie kāda savu iepriekšējā projekta Lietuvā, es bieži dzirdēju par deportācijām uz Sibīriju, un tas man ļoti aizskāra. At school, I learned a bit about the Gulag system, but I never heard about the deportation of women and children to remote areas. Skolā es nedaudz dzirdēju par Gulag sistēmu, bet nekad par deportācijām, par sieviešu un bērnu deportācijām un uz šīm tālajām vietām. I visited several museums in Vilnius, Riga and Tallinn to learn more about this history. Es apmeklēju vairākus muzejus Viļņā, Rīgā un Tallinā, lai uzzinātu vairāk par šo vēsturi. I was overwhelmed by the horrors I learned about. Un es biju emocionāli pārņemta par tām šausmām, par kurām es uzzināju. And by the scale of the deportations that tore so many families apart.
and that have left deep wounds and scars in society to this day. Un par to deportāciju apjomu, kas šķīra tik daudzas ģimenes un atstāja dziļus rētis gan individuos, gan sabiedrībā kopumā. That motivated me to start this project in 2016, because I think your history should be a part of our collective memory as well. Un tas mani motivē 2016. gadā uzsākt šo projektu, lai arī mūsu vēsture būtu daļa no kolektīvās atmiņas. When I started the project, I had the idea to make one book. Kad es sāku šo projektu, man sākumā bija ideja radīt vienu grāmatu. But during the research, I learned about... I think I turned it off. I think. Just push and hold for a few seconds. Now? It's working? Okay. Yeah. But during the research, I learned about so many stories which deserve to be heard that I decided to make a trilogy. Bet šajā izpētes procesā es uzzināju tik daudzus stāstus, kas bija pelnījuši, lai par viņiem atcerētos un zinātu, tāpēc es nolēmu radīt triloģiju. The 3 parts are structured chronologically, and I will tell about it one by one. Un šīs 3 daļas ir strukturētas chronoloģiskā secībā, un tāpēc es jums par tām pastāstīšu secību. Part 1 focuses on the first mass deportation in June 1941. Tātad pirmā daļa koncentrējās uz masu deportācijām 41. gada jūnijā. It was hard for me to choose which deportation story I should tell. Un man bija grūti izvēlēties, kuru no deportācijas stāstiem izstāstīt. There were so many stories, so many different locations, as you can see on the map, and all important to tell about. Jo bija tik daudz stāstu un tik dažādas vietas, kuras bija pelnījušas, lai par tām atcerās un tās izstāst. I choose to tell the story about the deportations of Lithuanians to the Laptev Sea above the polar circle. Un tā es nolēmu izstāstīt stāstu par lietuviešu deportācijām uz Laptevas jūru aiz polārā loka. Because the stories of this location illustrated for me the most how sick this whole system was, and that the human life had no value under the surface. Jo šie stāsti visvairāk ilustrēja to, cik slima bija šī sistēma un to, kāda bija šo cilvēku dzīve un to, ka šiem cilvēku dzīvēm nebija vērtības padomu sistēmā. During the first mass deportation, Lithuanians were sent to the Altai region to work on the land. Tātad pirmajās masu deportācijās lietuvieši tika aizsūtīti uz Altais reģionu strādāt. A year later, 3,000 of them were sent to the Lena Delta at the Laptev Sea. Gadu vēlāk 3,000 no viņiem tika aizsūtīti uz Ļenas upes deltu, lai strādātu pie Laptevas jūras. 10,000 kilometers far away from home. Tas bija 10,000 kilometrus projām no viņu mājām. Stalin needed fish for his soldiers, and the Lithuanians had the task to set up a fishing industry. Stalinam tajā laikā vajadzēja zīves priekš karavīriem, un lietuviešu uzdevums bija radīt šo zvejniecības industriju. Un, kad viņi tur ieradās augustā, tur jau vispār nekā nebija, un jau bija sācis snikt. First, they had to build the barracks of the guards, for the guards. Un vispirms viņiem vajadzēja uzcelt barakas priekš sargiem. And only after work shifts of 12 hours they were allowed to build their own huts. Un tikai pēc 12 stundu darba maiņas viņiem bija iespēja būvēt būdas priekš sevis. The adults were divided into fish brigades, or they had to repair the nets. Pieaugušie bija sadalīti divās daļās, tātad bija viena tie zvejas brigādu un otriem vajadzēja labot zvejas tīklus. Little children often had the task to keep the fire burning and gathering driftwood. Un maziem bērniem bieži vien bija uzdevums uzturēt aktīvu degošu uguni un savākt kokus, kurus izmanto pludināšanai. The adults received only some bread for the daily work, which had to be shared with the children. Un pieaugušie saņēma tikai nedaudz maizes par dienas darbu, un turklāt tā bija jādala arī ar bērniem. The exiles suffered from constant hunger, scurvy and other diseases. Un trimdnieki ļoti bieži cieta no konstanta bada un dažādām slimībām.
In the first year, many died under the harsh Un circumstances. tāpēc pirmajā gadā daudzi gāja bojā no šiem smagiem dzīves apstākļiem. I interviewed 6 Lithuanians of different age whose family were deported to that region. Es intervēju 6 lietuviešus dažādu vecumu, kuri ģimenes bija deportētas uz šo reģionu. Irena was one of them. Irēna bija viena no viņiem. Bērnu brigādē mums vajadzēja strādāt 12 stundas dienā. Dažreiz bērni neatgriezās, un tad mēs zinājām, ka viņi bija gājuši bojā. In 1989, some of the exiles I interviewed returned to the Laptev Sea on an expedition in search for the graves of the family members. 1989. gadā daži no trimdniekiem, kurus es intervēju, atgriezās pie Laptevas jūras ekspedīcijā, cerot atrast savu ģimenes locekļu kapus. They wanted to dig up their loved ones from the permafrost and bring them home. Viņi vēlējās izrakt savus mīļos tuviniekus no šīs mūžīgā sasaluma un atrast atpakaļ mājās. They had a deep desire to bury their relatives in Lithuanian soil. Viņiem bija ļoti dziļi izteikta vēlme apglabāt savus tuviniekus Lietuvas zemē. I interpreted that as an act of resistance and a sign that the Soviet system did not break their identity. Es to interpretēju kā sava veida pretošanās aktu un zīmi tam, ka padomju režīms nevarēja salauzt viņu identitāti. I also saw these incredible drawings made by one deportee, Gintautas Martinaitis. Un es arī redzēju šos brīnišķīgos zīmējumus, kurus bija radījis viens no deportētajiem Gintautas Martinaitis. I was allowed to include the drawings in the book and I was very happy with that. Man tika dot atļauju šos darbus iekļaut savā grāmatā, par ko es biju ļoti laimīga. Based on the stories of the eyewitnesses, I traveled with Arnoldas Focus from Mission Siberia to the Altai in Yakutia in search of traces of this chapter of history. Balstoties uz acu-liecinieku stāstiem, es ceļoju kopā ar Arnoldu Fokus, kas ir misijas Sibīrijas viens no pārstāvjiem, uz Altaju un Jakutiju, meklējot šīs vēstures lapus pēdas. In every village, we asked the oldest if they remembered the Lithuanians, and they all did. Un katrā ciematā, kur mēs ieradāmies, mēs vecākajiem cilvēkiem vaicājām, vai viņi atcerās lietuviešus, un viņi atcerējās. I photographed what I found there. Un es fotografēju to, ko es tur atradu. The landscape of these remote areas, the villages, the culture, and the local people with their own memories of the time under Stalin. Tās bija ainavas, tukšas klājas vietas, ciemi, kultūra, vietējie iedzīvotāji un viņu atmiņas par Staļina laika periodu. For the crowdfunding of the book, I made a slideshow which I would like to share with you. Un priekš šīs grāmatas es izveidoju tādu slideshow, kuru es gribētu ar jums šobrīd dalīties.
Vai tā ideja radās tā nejauši vai interesējoties par vēsturi kopumā? Is this idea came accidentally or taking interest in history in general? I'm interested in history in general. In my work, I usually the consequences of war is mostly the topic of my work. Jā, es interesējos par vēsturi kopumā, un manos darbos ļoti bieži parādās kara sekas kā tēma. No other question, then I will move on. Ja nav jautājumu, tad es dodos tālāk. While I was working on this project, I asked myself, what is important to tell a Western audience about your history? Kamēr es strādāju pie šī projekta, es sev bieži uzdevu jautājumu, kas ir svarīgi, ko man pateikt rietumu sabiedrībai par jūsu vēsturi. For me personally, it was important to explain to the audience that the Baltic states were independent countries with their own culture, language and identity. Un man personiski bija ļoti svarīgi izskaidrot sabiedrībai, ka Baltijas valstis bija neatkarīgas valstis ar savu kultūru, valodu un identitāti. That the Baltic states were occupied against their own will and that they were eager to defend their freedom. Ka Baltijas valstis bija okupētas pret viņu gribu un viņām bija šī vēlme aizstāvēt savu brīvību. And that brought me to the freedom fighters. Un tas mani aizved pie brīvības cīnītājiem. In 1944, the Red Army advanced westward and drove the Germans out of the Baltic states. 1944. gadā sarkanā armija veica šo ofensīvu un izspieda vāciešus no Baltijas valstīm. The horrors committed by the Soviets during the first occupation were still fresh in people's mind. Tās šausmas, ko padomu vara paveica pirmās okupācijas laikā, joprojām bija svaigā atmiņā cilvēku prātos. People knew that in an event of reoccupation, a new wave of violence and repression was expected. Cilvēki zināja, ka atkārtotas okupācijas gadījumā jauns vardarbības un represiju vilnis sekos. As a result, there was a strong willingness among the population to resist and fight for independence. Un tā rezultātā sabiedrības vidū bija stipra vēlme pretoties un cīnīties par neatkarību. From young to old, male and female, in all levels of society. Un tas skāra daudzus jaunus un vecus sievietes un vīriešus visās sabiedrības līmeņos. Between 2021 and 2022, I traveled several times through the vast forests of the Baltic states that had been a hiding place for many for so long. Starp 2021. un 2022. gadu es vairākas reizes ceļoju cauri šiem biezajiem mežiem, kas tik ilgu laiku bija patvērums daudziem cilvēkiem. During these journeys, I interviewed and portrayed the freedom fighters. Šajos ceļojumos es intervēju un veicu fotogrāfijas šiem brīvības cīnītājiem. I conducted the interviews in such a way that the eyewitnesses tell their own life stories, but also the history. Un es ievācu šīs intervijas tādā veidā, ka šie atsauliecinieki ne tikai izstāsta savu stāstu, bet vēsturi kopumā. In the book, I only provide very brief information about the historical background. The rest is spoken by the eyewitnesses themselves. Un šajā grāmatā es sniedzu ļoti īsu informāciju par vēsturisko fonu un visu pārējo stāstu šie atsauliecinieki. The eyewitnesses tell about the difficulty to be caught between two evil systems, the Nazis and the Soviets. Un šie atsauliecinieki stāsta, cik grūti bija būt starp šīm divām ļaunajām sistēmām, nacismu un padomu varu. They tell about the mobilization by the Germans and by the Russians. Un viņi stāsta par vāciešu un krievu mobilizācijām. And how they headed to the woods and how the partisan war against the Soviets started. Un kā viņi devās uz mežiem un kā šis partizāņu karš pret padomu varu sākās. They described how they built bunkers and how their daily life looked like in the forests. Viņi stāsta par to, kā viņi būvēja bunkurus un kā sākās viņu ikdienas dzīve mežā. Un te būs citāts no Mihalinas Supes. Mans draugs Arvīts un es, mēs kopā bijām mežā 9 gadus. Mēs būvējām bunkurus vai arī slēpāmies teltī. Tas bija bīstami palikt tur ilgu laiku vienā vietā, tāpēc mēs regulāri pārvietojāmies. Tas bija grūti, jo mums nebija ēdienas mežā.
Mēs ēdam to, ko mēs varējām atrast. Ļoti bieži te bija kādi rieksti, sēnes un ogas. Un dažas reizes bija laipni cilvēki, kas mums kaut ko atvēlēja. Others tell how their families supported the partisans. Citi stāsta par to, kā viņus ģimenes atbalstīja partizānus, un te būs citāts no Martas Puškānas Birkas. Ja no pirmajām stundām mani vecāki palīdzēja partizāņiem mūsu reģionā. Šiem zēniem vajadzēja ēdienu, mana māte gatavoja lielus mājas klaipus, mans tēvs gatavoja viņiem gaļu. Reizēm, kad mani vecāki bija aizņemti, es viņiem uz noteikto iekārtoto vietu pa ceļam uz skolu nesu ēdienu. But they also tell about various confrontations and battles with the Soviets. Bet viņi arī stāsta par dažādām konfrontācijām un cīņām ar padomu varu. Citāts no Hildas Miezītes. Mums uzbruka padomu karavīri. Apšaudas ilga 5 stundas, un tas bija briesmīgi. Mēs sapratām, ka tās ir beigas, bet mēs nepadevāmies. Tad mēs bijām ievesti purvā, kur visus nošāva, izņemot mani. They described how they became informers and how they encouraged the population not to surrender to the occupier. Viņi stāsta par to, kā viņi kļuva par informatoriem un kā viņi iedrošināja citus cilvēkus nepadoties okupācijas režīmam. Citāts no Birutas Radoviča. Es izplatīju visādus uzsaukumus naktīs, kad bija kluss, es paņēmu vienu no mūsu zirgiem un devos uz ciemiem, kur es pie sienām un pie durviem izklāju dažādus uzsaucienus. Cīnīties par Latviju, nāvi komunistiem. Others tell how they hoped that the Americans would come to rescue them and how they helped the partisans with medical supplies. Citi tajā pašā laikā stāsta par to, kā viņi cerēja, ka ieradīsies amerikāņi un viņus izglābs, vai arī par to, kā viņi palīdzēja partizāniem medicīniskā jautājumā. Citāts no Lidijas Lasmanas. Es studēju un strādāju slimnīcā Rīgā. Es nodrošināju partizānus ar medicīnu un dažādām saitēm no slimnīcas, un reizēm pati viņus slepeni aprūpēju. Mums tika piešķirtas mīkstas drēbes ar cipariem uz cepurēm, un tie cipari bija arī uz mūsu jaku priekš un aizmugurs. Mans numurs bija V247. Tev vajadzēja mentāli pieņemt to, ka tu vairs neesi brīvs, un ka tu vairs tev vairs neizturās kā pret cilvēku. Tavam ķermenim vajadzēja pierast pie smagā darba, pie nepietiekama ēdiena un pie neticama augstuma. Pretējā gadījumā tas nozīmēja nāves spriedumu. They also tell about the uprising in Vorkuta. Viņi arī stāsta par sacelšanos Vorkutā. 1953. gadā Vorkutā notika sacelšanās. 18,000 strādnieki pārstāja strādāt. Pēc 2 nedēļām mierīgo protestu nometnes administrācija vardarbīgi pārtrauca, nogalinot 64 cilvēkus un vairāk nekā 300 tika ievainoti. Viņi ir apglabāti Vorkutas kapsētā. Citāts Ernests Rudzroga. I also made a slideshow for this book.
focuses on the second mass deportation in 1949 and the beginning of the Cold War and the atomic gulag. Tātad šī trešā daļa koncentrējās uz masu deportācijām 49. gadā, kad sākās jau augstais karš un šiem atomu gulagiem. Un jā, vēl viens citāts no Marijas Tomas. Cilvēki, kuri cieta zem komunismu dažādām vietām, citu starpā viņi cieta arī no kodolradiācijas. Yeah. Marjorie Tom, an Estonian woman, is the main character of this book. Un tātad šī Marija Toma, kuras citātu jūs redzat, ir galvenā varone šajā grāmatā. In 1945, Marjorie's father was arrested and sent to Karlak, a gulag camp in Kazakhstan. Tātad 1945. gadā Mariju tēvs tika aizsūtīts gulaga nometnē uz Kurlagu, Kazahstānā. Her parents were suspected that they helped partisans in the forest. Viņas vecāki tika apsūdzēti, lai turētu aizdomās par to, ka viņi palīdz šiem partizāņiem mežos. A few years later, in 1949, Marjorie and her mother were deported for the same reason and sent to a kolkhoz near the border of Kazakhstan to work on the far east dam. Tātad 1949. gadā Mariju un viņas māte arī tika šī paša iemesla dēļ aizsūtīti strādāt uz kolkhozu netālu no Kazahstānas robežas, kur viņai vajadzēja strādāt stepēs. In 1953, Marjorie witnessed the detonation of the first hydrogen bomb. Un 1953. gadā Mariju pieredzēja pirmās ūdeņraža bombas palaišanu. She was out on the steppe with her cow when she saw clouds surging and boiling in the distance. Un viņa bija stepē ārā ar savu goju, kad viņa redzēja debesīs paceļamies šo mākoni no liels attāluma. A storm came up and everything went dark. Un uznāca vētra un viss kļuva ļoti tumšs. At that time, she had no idea what it was. Un tobrīd viņai nebija ne jausmas, kas tas ir. In the early 90s, Marjorie found a booklet about ecology and was reading about the Semipalatinsk nuclear test site. Un 90. gadu sākumā Mariju atrada tādu bukletu par ekoloģiju un lasīja par šo Semipalatinkas kodola testēšanas vietu. She realized that she had been living 400 kilometers away from this nuclear test site during her deportation. Un viņa apjauta, kad savā deportācijas laikā viņa dzīvoja 400 km attālumā no šī kodola ieroču izmēģināšanas vietas. Between 1949 and 1989, the Soviet Union carried out a total of 456 nuclear tests at the Semipalatinsk test site. Un laika posmā no 1949. līdz 1989. gadam Padomju Savienība šajā Semipalatinkas ūdeņraža ieroču testēšanas vietā veica vairāk nekā 456 testējumus. 111 tests were on the surface, so they were up the ground. Un 111 tika veikti virszemē. And 345 were underground. Un 345 pazemē. I traveled to Kazakhstan to learn about Karlak, where Marjorie's father and other Baltic nationals had been imprisoned. Un es devos uz Kazahstānu, lai uzzinātu vairāk par šo Karlagu, kur Mariju tēvs un arī citi baltieši bija ieslodzīti. I visited the memorial sites where the victims of the Soviet repression are commemorated. Es apmeklēju šo piemiņas vietu, kur tiek atcerēti padomju, kur atcerās šos padomju represiju upurus. I traveled to the Semipalatinsk test site to discover the history of the nuclear test site. Es devos uz šo Semipalatinskas šo testēšanas vietu, lai uzzinātu vairāk par šo vēsturi.
I spent several days on the site to take photos there. Un es šajā vietā pavadīju vairākas dienas, lai uzņemtu fotogrāfijas. I spoke with former employees from the test site and with eyewitnesses of the nuclear tests themselves. Un es runāju ar vairākiem bijušajiem šīs izmēģinājuma vietas darbiniekiem un atšķirniekiem. But most important, I learned how the Gulag system was used to develop the Soviet atomic project. Bet daudz vairāk es uzzināju par šo Gulaga sistēmu, ko attīstīja Padomju Savienība, lai izveidot šo padomju kodolieroču projektu. Without the prisoners, the Soviet Union could not have developed nuclear bombs in such a short time. Bija pilnīgi skaidrs, ka bez šiem ieslodzītajiem Padomju Savienība nespētu attīstīt un izveidot šos kodolieročus un ūdeņraža bombas tik īsā laika periodā. I will show you first a slideshow. Parādīšu vēl vienu slideshow.
to explain a little bit more about how the relation was between the Gulag system and this atomic project. Es gribu nedaudz pastāstīt, kāda bija šī saistība starp Gulagu un šo atomprojektu. The nuclear bombings of Hiroshima and Nagasaki by the US force in 1955 signified the beginning of the atomic era. Atombumbu uzmešana uz Hirošimu un Nagasaki 45. gadā, protams, aizsāka šo kodolieroču ēru. Stalin decided that the Soviet Union should also have nuclear weapons as soon as possible. Un Stalins nolēma, ka arī Padomju Savienībai vajag šos atomieročus pēc iespējas ātrāk. He established a special committee headed by Lavrenti Beria, chief of the NKVD and responsible for Stalin's mass terror. Un viņš izveidoja speciālu komiteju, kuras galvenais bija Lavrentis Berija, protams, NKVD galva, un kurš arī bija atbildīgs par Staļina masu teroru. Igor Kurchatov was appointed to lead the scientific program. Igors Kurchatovs bija atbildīgais, lai vadītu šo zinātnisko programmu. What started as a small laboratory project was now to be developed into an atomic industry as quick as possible. Tas, kas sākās kā mazs laboratorijas projekts, ļoti ātri vien attīstījās kā atomieroču industrijas ražotne. Only the NKVD was capable of implementing such a task. Tikai KVD bija atbildīgs un viņam bija iespējas šo darbu realizēt. Laboratories, nuclear reactors, factories, uranium mines were needed. Jo vajadzēja laboratorijas, kodolieroču ražotnes, rūpnīcas un arī urāna raktuvas. Secret cities called Atom Grady were built from scratch and kept off maps. Tika radītas jaunas pilsētas, kurām tika iedots vārds tā kā atomu gatavas, kuras bija paslēptas no kartēm. The test site needed to be established so that the bomb could be tested. Un šīs testa vietas tika radītas, lai varētu izmēģināt šos ieročus. To achieve this, the NKVD supplied thousands of forced laborers. Un lai to varētu sasniegt, KVD vajadzēja virkni tūkstošiem darbinieku un strādnieku. Labor camps were set up to build the necessary infrastructure. Un tāpēc tika izveidotas darba nometnes, lai varētu radīt šo nepieciešamo infrastruktūru. How many Baltic deportees or Gulag camp prisoners were involved in this atomic project, I don't know. Es nezinu, cik daudz no Baltijas tika deportēti uz Gulagu un šīm piespiedu nometnēm, lai realizētu šo atomprojektu. It's out of my... I cannot do that kind of research. Es nevaru veikt šādu veidu pētījumu. But by coincidence, I found one eyewitness, Agida from Estonia. Bet nejauši es atradu vienu atsliecinieku, Agidus no Igaunijas. And I found her while I was working on the freedom fighters. Un es nejauši satiku, kad es strādāju šajā tēmā par brīvības cīnītājiem. She was a freedom fighter and sent to the Gulag camp Bututichak, known as death camp. Un viņa arī bija brīvības cīnītāja, un viņa tika aizsūtīta uz Gulaga nometni Butičagā, kas ir zinām arī kā nāves nometni. And there she had to work in a uranium mine. Un tur viņai vajadzēja strādāt šajās urāna raktuvēs. And this is... Un tur lūk viņas citāts. Cilvēki, kuri strādāja šajās urāna ieguves raktuvēs, izdzīvoja dažus mēnešus, pirms gāja bojā. Tad tika atvests jaunas pūles. And for me it was interesting to find an eyewitness who really could talk about this. Un man bija ļoti interesanti atrast šo atsliecinieku, kurš var stāstīt par šiem notikumiem. The last year from February till May, the whole project was exhibited in the National Dutch Folk Museum in Rotterdam. Pagājušajā gadā no februāra līdz maijam šis projekts tika izrādīts, izstādīts Nīderlandes Nacionālajā fotomuzejā Rotterdamā. The exhibition was structured the same as the book in 3 parts. Un izstāde bija strukturēta tādās pašās 3 daļās, kādā ir grāmatas.
We had a lot of visitors, that was very nice, of course. Un mums bija ļoti daudz apmeklētāju, tas bija, protams, ļoti patīkami. But we noticed that because of the war in Ukraine, that the public was eager to learn more about the Soviet repression. Un mēs pamanījām, ka visticamāk, dēļ kara Ukrainā publika bija gatavi un bija liela vēlme uzzināt vairāk par padomju represijām. The exhibition will be shown next year in the National Gallery in Vilnius. Un šī izstāde nākamgad tiks izrādīta Nacionālajā galerijā Viļņā. I also had the honor to welcome the President of Lithuania and Estonia. That was just a coincidence. Un man, protams, arī bija liels prieks satikt un sveikt Lietuvas un Igaunijas prezidentus, un tas, protams, bija tīra nejaušība. And I only tell this, it was nice, of course, to meet them and an honor, but I only tell it because when they arrived at the museum, I had a big map from the Soviet Union, and they started directly to point out he was my grandfather and he was my grandmother, and the people who were traveling with them did the same. Un, protams, es bija patīkami viņus satikt, bet tad, kad viņi ieradās muzejā, viņiem pie sienas bija liela karta, kur bija šī Krievijas teritorija, un gan abi prezidenti, gan arī cilvēki, kas bija pie viņiem, sāka norādīt kartē punktus. Tur bija mans vecais tēvs, tur bija vēl kāds radinieks, tā kā katram gan visiem no viņiem bija kāds cilvēks, ko atzīmēt šajā kartē. I tried to explain to the people who worked at the museum and to the director that this history is not something what a few talented people happened, but it is something what almost everybody can tell about, including the presidents. Un es savam muzeja direktoram un arī kolēģiem mēģināju izstāstīt, ka šīs deportācijas neskar tikai nelielu daļu sabiedrības, bet patiesībā tās skar ļoti lielu sabiedrības kopumu, iekļaujot to starp arī prezidentus. And that made a big impression on the people from the museum. Un tas atstāja ļoti lielu iespēju uz cilvēkiem no muzeja. I would like to end with my own quote why I think it is important to tell the story. Un es gribētu nobeigt savu prezentāciju ar šo manas paša citātu, kāpēc es domāju, kāpēc tas ir svarīgs. Neviens nekad agrāk nav bijis pārliecināts par padomu veiktajiem noziegumiem. Putina Krievijā, Staļina pagātne atkal atgriežas. Tāpēc tas ir tik svarīgi šobrīd saglabāt šos stāstus, kas ir bijuši paslēpti aiz dzelzs priekškaru. Viņiem ir jābūt atcerētiem un viņus vajag pienācīgi historiografēt, jeb saglabāt. Tas arī viss. Thank you once more. This is gift from our municipality. Mums ir bijušas mazliet tehniskas problēmas, tāpēc laika tās rāmītes ir pavirzījies. Tagad dodamies kafijas pauzē, tūlīt atvērsim durvis un mēģinam atnākt atpakaļ uz nākamo prezentāciju bez 10:02. Tas būs reāli. Jā. Bez 10:02 lūdzu atpakaļ zālē. Izmantojam iespēju apskatīt grāmatas un vēlreiz atgādinu, lūdzu nobalsojiet par mūsu fotokluba biedru darbiem, kas mums patīk vislabāk, jo šodien jūs esat žūrija un jūsu balsojums izšķirs, kurš būs šī gada fotokluba autors. Paldies! Sveiki! Šeit mana prezentācija. Nu tad veiksmīga diena. Kur ir dzimis Japānā, taču šobrīd viņš strādā Ogres novadā sadarbībā ar Ogres mākslas un vēstures muzeju. Pirmo reizi mums ir radošā rezidence, un šajā rezidencē tiek pētīts un iepazīts arī Ogres novads, un uz izstādi varēs ierasties jau pēc mēneša novembrī. London. Oh. So this is one of few words that I know, my name is Ikuru Kuwajima. I'm an artist, photographer, and I'm Japanese, but I was born and I grew up in Japan. But
I kind of specialize in the countries that used to be part of the Soviet Union, because I've been living in those countries in the past 16, 17 years. Tad es esmu dzimis Japānā, bet pēdējos 16 gadus esmu dzīvojis bijušajās padomju valstīs, un tāpēc esmu arī ieinteresēts šajā tēmā. And perhaps I should maybe tell why I'm here and then I was in those countries. Varbūt man sākumā jāpasaka, kāpēc esmu šeit un esmu ieinteresēts šajās valstīs. Because everybody asks me. Jo visi to vienmēr jautā. So in fact, I studied journalism, photojournalism in the United States first. I was in Japan, I studied until school, but then I studied photojournalism in the States. Un patiesībā es sākumā mācījos Japānā, bet fotogrāfijas žanru sāku studēt Amerikas Savienotajās valstīs. And I got a classmate from Romania who said, "Oh, maybe just come to Romania." Un man bija kursabieris, klases biedrs no Rumānijas, kurš vienkārši teica, varbūt, hei, atbrauc uz Rumāniju. And then I went to Romania, and actually I was at that time, I already worked as a translator online, so it didn't really matter where to live. Un es tad tajā laikā strādāju par tulkotāju online, un tāpēc nebija svarīgi, kur es dzīvoju, un tāpēc es tā arī vienkārši devos uz Rumāniju. So I stayed in Romania about a year, so I speak some little bit of Romanian, and after that I moved to Ukraine. I moved to Donetsk. It was like 2008. And after that, I've been in Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russia, etc. Jā, tad gadu nodzīvoju Rumānijā, tad devos uz Ukrainu, dzīvoju Donetskā, Kazahstānu, Kirgistānu, Krieviju, tā kā visā šajās valstīs es pabūvu. And then I will just show some of the projects that I have done over there in those countries. Un es parādīšu dažus projektus, ko es šajās valstīs radīju. So I will start. I will start. Fotografē vietās netālu no Balgaša ezera. And there was a place where it used to be like anti-ballistic missile polygon. Un tā bija kādreiz vieta, kur kādreiz atradās poligons. But after the Soviet fall, most of the people left, and then the place was kind of decayed, and I kind of just photographed the places, the change of the space after the fall of the Soviet Union in those places. Un pēc Padomju Savienības sabrukuma, protams, liela daļa cilvēku šīs vietas pameta, un tad es vienkārši šobrīd dokumentēju, kādas šīs vietas ir pēc šīm pārmaiņām. So I'll just scroll the pictures. Es vienkārši parādīšu šos attēlus. I just found a family living in like abandoned barrack. Es atradu ģimeni, kas vienkārši dzīvo pamestā barakā. Actually, there was still active military place as well. I think there was very small, even like Russia military base, and then Kazakhstan military base around there. Patiesībā tā joprojām bija nedaudz aktīva militāra bāze, kur varēja atrast kaut kādas nelielas Krievu, Kazahstānas vienības un aktivitātes. People making living by fishing. Un cilvēki dzīvo uzturgūst zvejojot. Or like breaking all the bricks and stones and then resell it. Un viņi, protams, no ēkām paņem ķiedeļus un metālu un visu, ko var pārdot. But actually this is maybe more about space and the atmosphere. Bet patiesībā tas vairāk ir par telpu un atmosfēru. That it's very
flat and big, and Tā ir ļoti plata un liela teritorija. actually I want to maybe come back and see what's there now, because it's been like almost 15 years. Un man ir tā vēlme tur atgriezties un paskatīties, kā tur izstāsta tagad, jo tie 15 gadi, kopš tas ir uzņemts. I need it there. Tas ir viena tādas grāmatas, kur varat uz galdu iepazīt. So actually, you know, this design is not very like traditional. Šie dizaini nav ļoti tradicionāli. But in this way, you know, you see the continuation of the scenery. Bet šādā veidā jūs varat redzēt, kā turpinās scenārijs. That's why vaina. I put like one whole image, and then two of half of the images. Tad es uzliku vienu veselu attēlu un divas trešdaļas no citiem attēliem. It's about boarding school. Tas ir par internetu skolu. Boarding school for children of Nenets. Jā, šiem bērniem, kas dzīvo tundrā, kuri dodas uz skolu. They are like a minority in Russia, you know, like, well actually there are some maybe in Norway. I mean, maybe not so much, but they like nomads people. You know. Tie ir nomadi un tie lielākoties ir minoritāte Krievijā. And then I document, I mean actually I photographed over there. Maybe I put small images. And so this is actually the place the internet was located in the city of Vorkta. Jā, šis internets atradās Vorktas pilsētā. Tā ir vietas atmosfēra, kas ir visnotaļ klusa. Un izrādās, ka liela daļa tautas, kas dzīvo Islandē, viņi nāca no Sibīrijas. So they flow on the river and then through the Arctic Sea, and then you know, so the researchers they collect the trees on the Icelandic shore. There are lots of them actually, and then they compare them with trees in Siberia, and then they prove that those trees on Iceland they came from Siberia. Vienmēr sakot, tie pētnieki, viņi skatās tos kokus, ko pludina pa upēm, un tad viņi salīdzina tos kokus, tos koku paliekas no šiem pludinātajiem kokiem Islandē ar tiem, kas ir Sibīrijā. So I got interested in this, you know, and I went to Iceland. I collected some pieces of woods. Un viņš Islandē bija un ievāca dažus no šiem fragmentiem. And then I brought back to Russia, but then at that time I also found out that actually those trees which came from Insei, they have some connections with Glak. Un viņš secināja, ka tās tie koki, kas nokļuva Islandē, viņiem ir kaut kāda saistība ar Gulagu. Because in the 1940s, 50s, the number of trees on the Icelandic shore increased like radically. Jo 20. gadsimta 40. un 50. gados šo pludināto koku skaits Islandē ievērojami pieaug. And then there was even like a scientific paper about this. Un ir pat zinātniski pētījumi par to. So apparently people who were sent to like, you know, Glak, they were forced to work especially in Siberia and Nisei. They are doing timber lumbering.
Jo īstenībā tie cilvēki, kas tika aizsūtīti uz Gulagu, Sibīrijā, viņi daudz tika nodarbināti koku apstrādē. And well, in Iceland, people kind of value trees because there's no tree. I mean, there aren't many trees out there. Bet Islandē cilvēki ļoti augstu novērtē kokus, viņi nav tik daudz. Anyway, so I thought this is a very intriguing story, and I decided to kind of visualize. Un es sapratu, ka tas ļoti interesants stāsts un gribēju to mēģināt vizualizēt. So this is one of the the pieces of woods that I brought from Iceland. Un tas ir viens no tiem kokiem, ko es atvedu no Īslandes. And then I made like a 3D scan. Un es veicu 3D skanējumu. And I made like a video. So this is not my video, but the piece of video is from like Yenisei River, the footage from Yenisei River. Jā, tas nav viņa video, bet tas ir no. And then I kind of mixed the footage of Siberia and then 3D scan of like of this tree from Iceland, and then I made some video. Tad viņš apvienoja to koku, viņš atveda no Islandes un tās dažas koku pēdas, ko viņš bija kādreiz piepluksējis Sibīrijā, tur ceļojot, un tad apvienojot radīja šo. And then also at the same time I dug some archive. Un es arī izpētīju dažus arhīvus. And archive of like memorial organization. Un piemiņas vietas. Especially so I was I looked for pictures of prisoners of Gulag near along the Yenisei River in Siberia. Un es lielākoties meklēju šo ieslodzīto fotogrāfijas, kur bija Sibīrijā, Gulagā. In the Krasnoyarsk region. And then so I printed the portraits of each former prisoner on piece of wood. Un tad es izprintēju šo ieslodzīto fotogrāfijas uz koka. And then on the other side, you can't really see it, but on the other side, I also printed like a short biography of them. Un otrā pusē to tagad nevar redzēt, ir īsa šo cilvēku biogrāfija. So in this way, and then the exhibition starts with the portraits of like prisoners of Gulag. Tā izstāde sākās ar šiem Gulag ieslodzītajiem. And well, I just show the video. I think that's probably better. Un tāpēc labāk parādīšu video. And there's some archive pictures of Gulag, and this is how they did timber lumbering. Jā, un tad arī kā viņi veica šo koku pludināšanu. And this is the video showing the path of the wood. That was also the Tolstoy's granddaughter or something. Tur ir lielākoties šie attēloties ūtu cilvēkiem. Of course, there are lots of Latvians, Lithuanians, Estonians. Šeit ir daudz, protams, baltieši. Because this is a piece from Iceland. So I made also kind of video mapping. Tad es būtībā radītu tā kā video kārtu, lai parādītu, kā šis koks ceļo. And then also I put the video of the interview with a researcher in Iceland. Un tad es iekļāvu arī video ar interviju no pētnieka Islandē. And then also some 3D video showing something about woods, and then. Un tad ir daži 3D priekšmeti, kas kaut ko pastāst vairāk par šiem urdiem. And in the end of the exhibition, you can lie down like woods reaching Iceland. Un tā projekcija parāda būtībā, kā šie urdi varēja nonākt Islandē. Jā, var piedodiet koku.
the sound came from also Icelandic shore. Un tā skaņa, ko var dzirdēt, tā ir no Īslandes krasta. This picture on the mattress is of course from Iceland. Un attēls uz matraču ir no Īslandes. So this is kind of, like interactive exhibition. Tātad tā ir interaktīva izstāde. And then you see those pieces of woods, they are from Iceland as well. Un tie koki, kas tur ir apkārt, tie arī no Īslandes. Un šis darbs joprojām progresē. The designer is making it. Actually, it's kind of difficult to show because so the work that I've been doing is kind of collage. Īstenībā to grūti parādīt, jo tas darbs, ko es daru, ir savu veidu kolāžu. With like some archive pictures. Ar dažiem arhīvu bildēm. Or pictures that I took with some plants that I find here. Un bildes, kuras pats uzņēmu, un gan cilvēku, gan plānus. And then also this is the idea is based on some fairy tales about Ogres Novas. Un tā ideja ir izstāstīt tā kā fairy tale pasaka par Ogres Novadu. And so it's still a work in progress. Tas joprojām šis darbs ir progresē. And it'll be ready on November 15th. 15. novembrī būs gatavs. Es teikšu paldies mūsu māksliniekam. Pauzīt pirms nākamā runātāja atgādināšu, ka šis ir pēdējais brīdis, kad nodot savu balsojumu par fotokluba biedru izstādes darbiem. Ja vēl neesat nodevuši, varat nodot. Es sākšu ar nelielu ievadu, jo man ir tāda sajūta, ka zālē joprojām ir diezgan daudz cilvēku, kas nepietiekami labi man pazīst. Jā, man sauc Ēvers Lišāns, es fotografēju jau, diemžēl, 11 gadus. Joprojām reizēm nesaprotu, kāpēc es to daru un kāpēc man to vajag, tad es to nedaru, bet tad paiet kāds laiks un es saprotu, ka man tomēr kaut kas tajā visā patīk. Un tas, par ko es gribēju jums šodien kaut ko dažus vārdus pastāstīt, ir atklāt mazu noslēpumu. Man šogad notika 3 jau tādi ļoti nozīmīgi notikumi. Es kļuvu vecāks par 1 gadu un sasniedzu tādu patīkamu robežu šķitni, kur vienā pusē raksta 0 un otrā pusē raksta 1 cipari, neteikšu kuru. Vēl svarīgāk bija tas, ka janvārī apstākļu sakritības pēc man radās iespēja parādīt skatītājiem vienu tādu foto, kā tagad saka, projektu, pie kuras faktiski vairākus gadus esmu strādājis. Un man bija tāda tā kā pirmā personāla izstāde kopā ar ļoti foršu mākslinieku no Rojas, Māri Grosbachu, un tās izstādes nosaukums bija Apsolītā zeme, tātad Ogres muzejā, kurš nav slavens tikai ar porcelānu, bet jāsaka tā, tas porcelāns beigās mums ir nācis tikai par labu, ja? Es sastapu cilvēks, kur savukārt lasa, ja tā var teikt, meklē un atrod zemē palikušos karavīrus, kas tur ir palikuši no 1. un 2. pasaules kara. Un kaut gan pirms dažiem gadiem bija tāds mazliet neparasts notikums, kā atrada vēl senākas karavīru apbedības, nedaudz aizmirsts un tā. Un man tā lieta ļoti interesēja. Un es ar sirdi un dvēseli metos tajā visā iekšā. Lāpst es nenopirku, līdz rākšanai es vēl gan netiku, jo es vairāk sev uzskatīju kā fotografu tajā procesā. Bet man savukārt interesēja tas iemesls, kāpēc cilvēki to dara, kāpēc viņiem to vajag. Jo tas tiešām ir tāds gan fiziski, gan psiholoģiski smags darbs meklēt, rakt zemi, meklēt šos kritušos. Un tālāk, tad, kad viņi ir atrasti, tad mēģināt viņus identificēt, kas ļoti bieži, gandrīz vienmēr izrādās, ir praktiski neiespējami šeit labajā pusē. Jūs varat redzēt, tas ir gabaliņš no lidmašīnas apšūma, uz kura Krievu karavīri ir ieskrāpējuši kritušo vārdus, ja, un atstājuši tajā vietā, kur arī tie pārējie kritušie ir. Un šeit ir apmēram 23 uzvārdi, savukārt var jums apliecināt, es tajā vietā biju,
mēs atradām kopā 118 kritušo karavīru atliekas. Ja? Tas ir tāds vēlreiz tāds, vienkārši tāds nedaudz izpratnē par to, cik tas ir tā. Jā, un tad faktiski turpinot to visu lietu, es jūtu, ka man tas fokus tam manam stāstījumam ir mainījies. Es sākumā vairāk domāju par to, kāpēc elektriķis vai pavārs vai apdrošināšanas aģents, kas ir tas, kāpēc viņam gribās tērēt laiku un naudu un vilkt mugurā armijas ietēru un spēlēt kariņu, kā var redzēt kreisajā pusē. Viens no tiem vīriem, kas tur stāv, ir Ogres novada domes mērs Egils Kelmans, varbūt atpazīstat. Kurš pazīst Egilu no muguras, lūdzu? Lielākais. Ir, jā, tas skapis, jā, tur labajā pusē, tas ir Egils. Lūk, un tad jāsaka tā, tad, kad notiek šīs kariņu spēles, tad tā Latvijas īpatnība ir tā, ka to ir teikuši ārzemju viesi, kas atbrauc uz tām spēlēm paskatīties. Viņi saka, ziniet, bet mēs Eiropā šādi šīs spēles nespēlējam. Kur ir atšķirība? Atšķirība ir tāda, ka mūsu šīs kara spēles labprātāk spēlē vācu formās un labprātāk izspēlē notikumus no tā punkta, ka uzvar vācieši. Ja? Eiropā ir otrādi. Ja? Tur tomēr, sabiedrotie amerikāņi jau vācieši parasti spēlē zaudētājs. No tā es savukārt secinu to, ka mūsu vēsturiskajā apziņā ir stingri iespējusies tā doma, ka kara rezultāti Latvijai nebija taisnīgi. Ja? Mēs piedzīvojam šo trešo okupāciju un tāpēc varbūt joprojām arī šie puiši labprātāk izspēlē scenārijus, kur uzvar šī vācu armija un šī sarkanā armija zaudē. Jā, un labi, ejam tālāk. Varbūt arī to var redzēt dažās fotogrāfijās, kur droši vien tas ir tāpēc, ka tās vācu formas būsim atklāt, viņas tiešām objektīvi ir skaistāk darināts un labāk izskatās, ja? Lūk, un jā, tad, protams, tā lieta ir nopietna, kā jau pirms nopietnām darbībām, tad, lūk, kur ir, te viss ir skaidrs, domāju, no tās bildes, vai ne? Jā, un tas ir tieši te bija pie Tīnūžiem bija tā ļoti liela un iespaidīga rekonstrukcija, un tā tālāk. Jā, lūk, un visu to beigās sasaistīja kopā tieši tā zeme, un tad es uzzināju vienu tādu vēsturisku faktu, ko es biju mazliet palaidis garām, bet es pieņemu, ka jūs jau noteikti to visu zinat, ja? Izrādās, ka tiem vācu tautības brīvprātīgajiem 1919. gadā tika vervēti tagadējās Polijas un Vācijas teritorijā, lai viņi nāktu palīgā tikko kā dzimušajai Latvijas valstī par vācu naudu pirktiem ieročiem, viņiem tika apsolīta zeme. Viņiem pilnīgi nopietni tika apsolīta zeme, viņi nenāca karot tur par dažiem simtiem reiksmarku vai kaut ko tādu, bet viņi nāca karot tāpēc, ka viņiem ir skaidri pateicis, ka tagad mums ir jāatcita lielinieki, bolševiki, lielinieki, mums viņi ir jādabū prom no Latvijas. Tad, kad mēs to izdarīsim, katrs dabūs savu pleķīti, varēsiet dzīvot ilgi un laimīgi. Un noteikti izmantošu iespēju izstāstīt, ka arī Bermonta Vālova armijā viena liela daļa ar dzīvi neapmierināto karavīru bija tieši tie brīvprātīgie, kuri bija parakstījušies uz šo avantūru karot Latvijā, solījumā saņemt zemi. Tas solījums netika izpildīts, tāpēc viņiem bija diezgan pamatots dusmas, jo viņiem tika apsolīta zemi. Jā, kaut kā tā. Jā, un tad, kad es to visu sāku, tad Ukrainā karš vēl tāds īsti karš nebija sācies. Diemžēl viņš tagad tur ir un notiek. Un kā es jau teicu, es šogad man ir grūti runāt. Sakot, tas vēstījums ir ļoti vienkāršs. Mēs arī runājam ar to
Nīderlandes mākslinieca, ka jautājums īstenībā tikai tāds, vai mūs nepārdos atkal. Jo, kā teica Ukraiņi, ja viņi saņemtu to, ko viņiem vajag, varbūt, ka karš jau būtu beidzies. Jā. Es domāju, ka tuvojās 4, kad tiek slēgta Ogres biblioteka, tāpēc bez pauzes es īsumā gribētu pastāstīt par mūsu fotokluba 55 darbības gadiem. Viens no iemesliem, kāpēc mēs aicinām šodien visus arī kopā, ir ne tikai atcerēšanās par Egonu Spuri un runāšanu par Latvijas un citu valstu fotogrāfijām, bet mūsu fotoklubam šogad ir 55. darbības gads. Protams, arī liels nopelns tajā ir Egonam Spurim, jo viņš 15 gadus mūsu klubu vadīja. Šobrīd es vadu pēc Vitauta Mihalovska novēlējuma un lūguma. Esmu uzņēmusies šo godpilno pienākumu. Un tūlīt mēs uztaisīsim prezentāciju. Ja? Tā ievadam runājot. Fotografi dalās tādās lielās grupās. Ir tādi, kas ļoti labprāt strādā vieni. Ir tādi, kas pulcējās dažādos klubos, ir arī tādi, kas gan strādā klubos, gan labprāt fotografē vieni. Es gribēju pajautāt, cik zālē ir fotogrāfu, kuri ir saistīti kaut kādā veidā, iesaistīti kādā fotoklubā. Protams, ne Ogres, bet vispār fotoklubā, fotoapvienībā. Drosmīgi. Īstenībā apmēram puse, nemaz arī netik daudz. Es sagaidīšu to prezentāciju, jo es pārskatīju fotogrāfijas, ko es varētu pastāstīt, un sapratu, ka pirms 5 gadiem, kad mums bija 50 gadi, es jau esmu stāstījusi ar diezgan lielu prezentāciju par fotoklubu Ogre. Mūsu vēsturi īsumā 1969. gadā notika tādas televīzijas tiešraides sacensības, kurā sacentās dažādi amatu meistari. Tās bija ļoti populāras un tika uzaicināti arī fotogrāfi, tobrīd tikai fotogrāfi, un vienā tādā pasākumā satikās Kuldīgas un Ogres fotogrāfi, un viņi tā kā parādīja savus darbus, skatītāji balsoja, un gan Kuldīgā, gan Ogrē izveidojās pēc tam foto apvienības, kas vēlāk kļuva par fotoklubiem. Un kāpēc mēs joprojām pastāvam laikā, kad katrs var fotografēt ar telefonu un ielikt bildes internetā, un es pat vairs vispār nezinu, kas ir tas vildinājums, lai cilvēki darbotos fotoklubā, jo arī izstāde mūsdienās jau vairs nav nekas tik ļoti neaizsniedzams un nerealizējams. Un, kā jau teicu, bildes var parādīt bez starpniecības, bet tiešo sociālajos tīklos. Tad man pašai tā atbilde priekš sevis ir tas, ka mēs turpinām to tradīciju, ko ir iesākuši pirms mums citi fotografi, un tas ir radoši dokumentēt vidi sev apkārt cilvēkus. Tāpēc arī regulāri fotokluba Ogres biedrs aicina fotografēt to, ko mēs redzam, jo kādā brīdī tā vairs nav, un fotografija kā dokuments paliek kā vērtība pāri laikiem. Šī bilde varbūt ir interesantāka Ogres iedzīvotājiem, ja var atpazīt to vietu, kur tagad ir pilnīgs klājums, un tā ir mūsu ilgadējā fotokluba biedra Vitauta Mihalovska fotografija. Vēršot šo ideju plašumā, nedokumentēt tikai pilsētu, bet visu novadu un iesaistīt ne tikai savējos fotogrāfus, bet iesaistīt fotogrāfus no visas Latvijas, mēs joprojām turam dzīvu to tradīciju Viena diena Ogres novadā, kas tapa gadu pēc Viena diena Latvijā. Es labprāt joprojām no laika biedriem uzzinātu, kāpēc Egonam tas bija tik svarīgi, kāpēc gadu vēlāk tika izveidota Viena diena Ogres novadā akcija. Un tā ir notikusi jau 3 reizes. Tā ir fotografija no 1. reizes, varbūt varat atpazīt arī zālē dalībniekus. Fotografija no pēdējā gada, un sanāk pēc 5 gadiem mēs aicināsim atkal fotogrāfus piedalīties šajā akcijā. Un mērķis tas pats - radoši iemūžināt to, kas šobrīd ir pašsaprotams, un pēc laika tas kļūst par vēstures dokumentu. Un šajās akcijās mēs arī aktīvi sadarbojamies ar muzeju. Un dažas bildes vienkārši ieskatām, cik ļoti ir mainījusies vide kopš pirmās akcijas laikiem. Tie, kas uz šejien atbrauca ar vilcienu,
neieraudzīs šādu tuneli. Varbūt vilcienus, diemžēl, ieraudzīs joprojām tos pašus, bet vide ir ļoti mainījusies. Šeit šī fotogrāfija kaut kur saistās ar mūsu šodienu, jo tajos laikos uz Ogri bija atteicināti viestrādnieki no Vietnamas, un mēs šobrīd kluba telpas izmantojam kopmītnē, kas kādreiz bija viņiem atdot kā dzīvesvietu un ko joprojām Ogrē tautā sauc par vietnamiešu kopmītni. Un šo bildi Talsu kolēģi man pievērš uzmanību, jo es īstenībā afišā viņu absolūti neatpazinu, bet tā ir Vido Kajona fotogrāfija arī no pirmās akcijas Vienu dienu Ogrē. Arī šī vieta ir mainījusies līdz nepazīšanai. Kaut gan, kaut ko jau arī var atpazīt, arī sadzīve ir mainījusies. Jā. Un atkal sašaurinot mazliet šo tradīciju, iemūžināt radoši vidi sev apkārt, Fotoklubs Ogre vairākus gadus veic tādus plenērus Ogres novadā. 10 gadu laikā mēs esam paplašinātajā novadā apbraukājuši visus pagastus. Tad iestājās Covid laiks ar saviem ierobežojumiem un, diemžēl, pārtrauca šo skaisto tradīciju, bet pēdējo 5 gadu laikā viens tāds liels plenērs mums bija Lielvārtē, taisni tajā brīdī, kad atkal notika kārtējā novada reforma un no maziem novadiem kļuva par atkal lieliem novadiem, un tad mēs pirmo apmeklējām Lielvārdi, un arī bija izstāde, un tie, kas šādas akcijas veic un brauc plenēros, zina, ka ļoti patīkams brīdis ir izstādes atklāšana, kad ierodās arī visi cilvēki, kas tika uzrunāti un fotografēti šajā plenērā, un īstenībā tas ir ļoti sirsnīgs pasākums. Tas kā iedvesmo vienkārši, ko varētu darīt klubos un ko ir vērts darīt. Un mūsu viena, tāpat nav tradīcija, tas varbūt arī ir viens no mērķiem, kāpēc mēs nākam kopā, ir nemitīga mācīšanās, pilnveidošanās, tāda redzesloka paplašināšana. Un šeit ir fotogrāfijas no pasākumiem, kas notika tieši šogad. Mēs veidojām 3 meistarklases. Pirmo reizi arī mēģinājām kopīgi strādāt kolāžā, fotokolāžu taisījām, runājām ar kuratoru un kas bija trešā, arī ar kuratoru un mākslinieci. Un, jā, tas ir tāds, ko mēs turpinām cauri gadiem un turpināsim vēl. Draudzēšanās ar citiem klubiem, mēs ļoti labprāt piedalāmies pieredzes apmaiņā, ļoti labprāt arī satiekamies. Es teikšu, kā ir Covid laiks, no vienas puses pārtrauc atkal šādu regulāru tikšanos, no otras puses pavēra pilnīgi agrāk nepazīstamas iespējas, un mēs tiešsaistē tikāmies ar vairākiem Latvijas fotoklubiem. Te var redzēt, laikam, Kuldīga, Liepāja, Rīga bija. Mēs izmēģinājām tā, ka tiekās vienā tiešsaistē ar vairākiem klubiem, bet tad tās sarunas bija izgāja garumā, tad mēs nākamajā tiešsaistē jau tikāmies ar kādu klubu atsevišķi. Bet izskatās, ka pēc tiem tiešsaistes laikiem tas atkal ir tā kā aizgājis pagātnē un labprāt tiekamies tagad klātienē. Un tādas draudzības ne ar klubiem, bet ar sadarbības partneriem gribēju atzīmēt arī šajos pēdējos 5 gados mēs izveidojam sadarbību ar Ogres vietējo laikrakstu un regulāri veidojam viņam fotolapas un arī tāds viens veids, kuru parādīt savas fotogrāfijas ne tikai internetā, pa lielam arī neviens nezina, kas notiks ar tām fotogrāfijām, kas šobrīd ir internetā pēc 50 gadiem, bet ja mēs ieejam tādā interneta vietnē kā periodika LV, tad mēs redzam, ka avīzes tomēr tiek saglabātas kaut kur gan taustāmi, gan digitalizēti. Un, jā, tas tāds veids, kā gan parādīt sevi šodien, gan kā saglabāt sevi varbūt nākamām paaudzēm. Un tai sadarbībai ir arī tādi patīkami blakus produkti, jo mēs kā avīzes āršķita korespondenti varējām arī apmeklēt dziesmu svētkus, kas, manuprāt, vispār ir unikāla pieredze. Un būt iekšā kā fotogrāfam ar, iespēju aiziet uz mēģinājumiem, koncertiem. Jā, tas ir kaut kas tāds unikāls priekš mums. Arī šogad tāda jauna pieredze, kas iepriekš nebija, mēs sadarbojāmies ar mūsu novada literātu biedrību Sirdsdoma, un viņi praktiski to mums piedāvāja.
veidot tādas kā atklātnītes. Vienā pusē ir dzejolis, otrā pusē ir fotogrāfa fotografija. Un tik daudz dzejas kā šogad es nezinu, kad es vēl būtu lasījusi. Mēs tiešām lasījām ļoti daudz dzejas, meklējām gan no arhīviem, gan veidojām jaunas fotogrāfijas. Un šeit ir arī bildes no noslēguma pasākuma, ļoti sirsnīga. Un tas ir rudenī dzejas dienās, tas ir gan paplašinātās fotogrāfijas pielietojuma iespējas, gan paplašināt savas personības kaut kādas intereses, jo ne visi fotogrāfi ir dzejnieki, protams, bet ja tev projekta ietvaros ir jālasa dzeja, tad arī tas, es ceru, kaut kā bagātina personību. Un arī ne tāds ilgstoši, bet tomēr uz vienu brīdi sadarbības projekts mums šogad bija ar Ogres teātri. Un tas izvērtās tā, ka Ogrē šogad aktivizējās, es domāju, pagājuši gadu jau aktivizējās, nepateikšu precīzi, sociālais uzņēmums Kafejnīca pie Zelta Liepas. Un viņi vēlējās saviem klientiem parādīt, ka kafejnīcā var ne tikai paēst, bet arī svinēt banketus un atzīmēt dzīvē nozīmīgus notikumus. Un tas bija, man liekas, tāds humora pilns un krāšanas pasākums, kad vairākas līgavas un viens līgavainis Ogres ielās izspēlēja dažādas ainas, kur rezultātā tapa gan reklāmas fotogrāfijas, gan kaut kas tāds mazliet ar humoru. Šīs sadarbības mēs labprāt, man liekas, turpinātu ar pašdarbības kolektīviem un uzņēmumiem Ogrē. Noslēgumā, protams, arī mēs nākam kopā, tāpēc, ka ir interesanti, tāpēc, ka kaut ko kopā var padarīt, var kopā svinēt svētkus, kopā var piedalīties jau, kuro gadu mēs braucam Ogres laivu regatē 5. vai 4. Nē, man liekas, ka vairāk mēs esam braukuši. 4. gadu. Es saku, man liekas, ka mēs tur diezgan regulāri braucam. Bet arī tas ir tāds varbūt pasākums, kur tu vari parādīt sevi, vari paskatīties uz citiem Ogres kolektīviem un vari tā kā ar savu darbību arī atbalstīt Ogres novada pasākums. Man liekas, ka ar to arī es beidzu. Tas īsumā viss par mūsu pēdējo 5 gadu dažiem notikumiem un pāriešu pie patīkamākās daļas atstāšu. Paldies visiem, kas nobalsoja, paldies visiem, kas piedalījās izstādē. Man ir atsūtījuši meitenes rezultātus. Es ļoti gribētu pateikties, vispirms var ieslēgt gaismu. Es gribētu pateikt paldies mūsu brīvprātīgajām meitenēm, mūsu jaunajai paaudzei. Es īstenībā būtu priecīgi, ja man kāds palīdzētu pasniegt maisiņus no kopā. Pašiem varētu atnākt. Jā, tagad tu vari. Un meitenes ir saskaitījuši balsošanas rezultātus. Un balsošanas rezultāti ir sekojoši. Sākšu no 3. vietas. 3. vietu dala 2 fotokluba biedri. Un tie ir 40 balsis. Tā balsošana notiek tā, jūs rakstat 1., 2., 3. vieta, bet tās vietas pārvērš punktos. Un līdz ar to 3. vietā ir 40 punkti, un 3. vietu dala Vitauds Budreika, kas, man liekas, šodien nav, viņš ir ceļojumā, un Ramona Mikneviča. Ramonai bija darbs Dvēseli Mauskas. 2. vieta ir Tatjanai Stumbrei ar darbu Lec. Un 1. vieta. Jā. Kādam ir nojausma, kurš tas varētu būt? Aiva. Nē, nekad. Ir viņš zālē, es prasu fotokluba biedriem? Ir. Ļoti prieks. Ainis Kursišs ar darbu 3 prieks. Ainis nevar apsveicam. Ainis īstenībā ir viens no aktīvākajiem fotogrāfiem, un viņam var
droši sekot Facebookā, jo bildes, man liekas, viņš liek gandrīz katru dienu. Jā, un vēl es ļoti gribētu pateikt paldies visiem kluba biedriem vēlreiz, bet tiem, kas ir pastrādājuši mazliet vairāk, skatos uz tevi, Edmund. Edmunds mums ir oficiālais fotogrāfs, kas pēc šitā uzreiz aicinās uz kopbildi. Izdomāsim šeit vai kāpnēs. Jā, izdomāsim. Paldies Edmundam. Paldies Andrim par filmēšanu. Andris mums jau vairākus gadus filmē pasākumu, un pēc tam mūsu fotokluba Facebook mājaslapā var apskatīties rezultātu. Jā, paldies. Jā. Ar to es gribētu teikt visiem paldies, un nepazūdiet lūdzu, uztaisim to tradicionālo kopbildi.